Ir dzīve pilna ideju, ir atziņas un graudi, un arī tāda humora, kas smejies tu vai raudi. Bija šodien viens te atnācis mētelī no tafta un prasīja, vai nezinot, kur atrodoties nafta. Es atbildu, ka zinu gan, tā dzīvo zemē iekšā. Tik nevaru tikt viņai klāt, jo Jeļcins sēž tai priekšā. Bet saka viņš, ka muļķis es, viņš zin, ko likt tur lietā. Jo vajagot tik Jeļcinam grūst kaut ko īstā vietā. Muļķis tomēr ir viņš pats, jo izmet tādu stiķi, kad prasu, vai tur apaļš der. Vīrs saka, ka vajag piķi. Pēc brīža ienāk vēl vien kungs, viss cauri ģērbies ādā. Tāds iespaids, ka par brieškopi viņš kaut kur tundrā strādā. Viņš ģīminiknu sataisa un prasa balsī skarbā, lai aizdodu šim miljonu, šis gribot laist to darbā. Viņš došot peļņā procentu un vēl tur kādu daļu, lai es tik acis aiztaisot un ļaujot viņam vaļu. Tik tiešām traka pasaule, es prasu, ko šis tirgo. Nesot nekas tur liels, no tā tik pauti mirgo. Es tūdaļ pat jau sāku just, kā plūsnu no biksēm stari, un tūdaļ saku cienītam, vai iziet ārā vari. Vēl durvis nav aiz viņa ciet, kad cits jau iekšā laužas. Pie manām krūtīm smagi krīt, par parlamentu gaužas. Viņš esot kārtīgs zemes sargs, kam to paša tauta, un kurai vēl šo baltu dienu vēl brīvība nav ļauta. Kliedz valdība un parlaments, mums armiju vajag drošu, tai tanku svaigu un raķetes un uniformu košu. To dosim karotājiem, mēs dod gataviem pa mordu, lai sūtītu tos cīniņā pret imigrantu ordu. Un tūdaļ visā pasaulē skan emisāru raudas. Jūs par mums vēl dzirdēsiet, tik dodiet drusku naudas. Bet paiet dienas mēneši, un plok jau kauties griba, jo vai tad tas ir karavīrs, ja tam tik rokās stība. Vīrs runāt beidzas tīri slapš, sirds žēlabās man raujas. Es laikam pašvaks komersants, prāts emocijām ļaujas. Es kungam prasu, ko viņš grib, kā palīdzēt es varu. Vai manos spēkos tiešām ir tam līdzēt vinnēt karu? Mans dārgais labais zemesargs vēl kārā repšu kaudzi, ko savācis ir bataljons, un tam vēl līdzi daudzi. Ak, cienītais, jums blatu daudz, mums nevajag maipuķītes. Dabūniet man tankus 3 un dažas raķetītes. Klāt pieliekat vēl pistoles un granātas ar pasi, un tad jau tautas vēsturi bez izmainīsim krasi. Man domās tūdaļ parādās gan Daugavpils, gan Ranka, brauc mūsu brašais zemesargs, kaut vīzēs, bet uz tanka. Bet tomēr esmu komersants, kam tirgo tieksmes lielas, un labāk redzu valdību izmestu uz ielas, kad valdība un parlaments par savām ķešām domā. Tad latvietim ir grūti būt biznesmeņa lomā. Pie tādas politikas mēs drīz sveiksim Krievus Rīgā, jo mūsu tautas smeldiņu kāds stipri greizi čīgā. Un tādēļ kungam saku, es uz valdību vajag cerēt,
un paši krāto naudiņu par sviestmaizītēm tērēt. Lai sociālās programmas reiz būtu īstenība, vajadzīgs nevis karaspēks, bet stipra tautas griba. Pēcpusdienlaikā nācis es redzu kundzi priekšā, kurai acis uzmetot redz kaut ko sliktu iekšā. Tā slaidi krēsla apsēžas un iepleškājas planti, lai es uzreizi aptvērtu, kur jāraida ir skati. Šī esot firmas pārstāv, kas rietumos ir godā un reklamēja ciks, vai guldātas vai bļodā. Te esot kaudzi žurnālu, ko vajagot lūgt tik lietā, un nestirgot pie stacijas vai kādā citā vietā. Šī paredzot man prēmiju, ja uzņemšos šo lietu, tik vajag laiku nozīmēt un, ja gribot vietu. Et kautrīgs acis pats vai no ģipsu no trika, sež manā priekšā kundzīte, bet galīgi no pulika. Jā, tā nu gan ir reklāma, kas tādā riet un firmas, ja šitā plikas izmesties, var Latju kundzes sirmas. Kad vakarā es pārvelkos no smaga darba mājās, ir radies pilnīgs vakums, gan galvā, gan ar kājās. Tā paiet mana darbdiena, un viņai līdzi citas, un līdzība